Sveiki, skatītāji! Šoreiz mana auditorija būs divās valstīs. Ar vienu kāju es esmu Latvijā, ar otru Lietuvā. Es atrodos uz Latvijas-Lietuvas robežas pie jūras. Tepat netāli ir jūra, un es esmu sauszemes robežas. Man pa labi ir Latvija, pa kreisi Lietuva. Pa labi ir Latvijas teritorija, nekustamais īpašums Latvijā. Tur, loģiski, Lietuvā. Es nācu uz šo vietu, tepat netālu no Papes, apmēram 10 kilometrus, un pa ceļām es satiku tikai lietuviešus un automašīnas tikai ar lietuviešu numuriem. Ko dara lietuvieši? Lietuvieši diezgan intensīvi uzpērk nekustamo īpašumu Latvijas teritorijā. Bet skaidrs ir viens, ka tā ir un paliek Latvijas teritorija, vienalga, kam šie īpašumi arī piederētu. Tur savukārt ir Lietuva, nezinu, vai latvieši uzpērk īpašums Lietuvā, droši vien, ka nē. Savukārt robeža, tur, kur es stāvu, ir sauszemes robeža, un samērā gara ir taisna līnija. Taisna līnija, Latvijas-Lietuvas sauszemes robeža. Latvijas-Lietuvas sauszemes robeža ir ar senu vēsturi. Tā tika noteikti 20. un 30. gados ar gariem strīdiem, pat ar militārām darbībām, ar kompromisiem, maiņu, bet šī robeža ir noteikta, un šobrīd par to vairāk nav nevienam nekāda strīdi. Savukārt tur man priekšā ir jūras robeža. Un jūras robeža, tātad divām valstīm, ir teritoriālā jūra, 12 jūras jūdzes no bāzes līnijas. Lielākoties visā pasaulē ir šīs, agrāk bija mazāk, lielākoties 12 jūras jūdzes arī Latvijā un Lietuvai. Bet starp valstīm jūras robeža noteikta nav. Ir diezgan gara vēsture Latvijas-Lietuvas jūras robežas saistībā ar jūras robežu. Visvairāk šo problemātiku, manuprāt, Latvijā ir pētījusi Liena Eglāja, ir arī viņas maģistra darbs. Arī es kādreiz esmu rakstījis kursa darbu, bet, jāsaka, Liena Eglāja man ir pilnīgi noteikti pārspējusi, un viņas pētījums patiešām ir tāds, ko noteikti būtu vērts lasīt visiem, kuri interesējas par šo problemātiku. Ir vairāki posmi bijuši, visus neuzskaitīšu, kā jau teicu, aicinu, kam interesē padziļināt lasīt šo darbu, bet ir tādi, manuprāt, būtiski aspekti. Ir savā laikā Viļa Krištapāna ministru prezidenta noslēgts Latvijas-Lietuvas jūras robežas līgums. Bet šis līgums nav ratificēts Latvijā. Lietuvā ir, Latvijā nav. Latvijas parlaments šim līgumam nepiekrita. Kāpēc? Tāpēc, ka sauszemes robeža, kā jau teicu, diezgan garu posmu ir taisna līnija, un pēc tam šī taisnā līnija turpinātos arī jūrā, bet tad ir viens brīdis, ka līnija pagriežas. Šī robeža pagriežas ar leņķi, un šis te lauziens Latvijai ir samērā neizdevīgs. Kāpēc? Tāpēc, ka jūrā tur ir resursi. Kādi resursi? Pirmkārt jau zivis. Kāda vēl? Nafta. Iespējama nafta. Par to būtu jāveic izpēte. Savā laikā tika noslēgts līgums par šādu naftas izpēti ar nosacījumu, ka tomēr valsts vienojās par robežu līgumu. Valsts nevienojās, tad izpēte nav arī veikta, līdz ar to te paliek tikai potenciāla naftas ieguve, ja tāda tur atrastos. Kas vēl? Zināt, īpaši pēdējos gados, gadu desmitos, parādās vēl viens ļoti būtisks resurss tur jūrā. Tie ir iespēja būvēt vēja enerģijas ieguves parkus. Jā, tieši vēja enerģija, manuprāt, ir tā nozare, kas nākotnē varētu būt būtiski attīstīta šajā starpvalstu robežu zonā. Un te jāņem vērā, ka Lietuvā vēja enerģijas nozare ir daudz attīstītāka nekā Latvijā. Latvija šajā jomā būtiski atpaliek no Lietuvas, arī daudzām citām valstīm. Latvijā bieži vien dominē muļķība, nekompetence, dažādas viltus teorijas, kas spīdoši tiek pārstāvētas Latvijā, un līdz šim vēja enerģija Latvijā ir vāja attīstība. Cerēsim, ka nākotnē tas mainīsies. Un šobrīd, kā jau teicu, starp valstīm nec de jure, nec de facto jūras robežas nav. Līdz ar to visus šos resursus iegūt nevar. Kāpēc nevar? Tāpēc nav skaidrība, kur tad ir tā robeža. Šis ir viens no maniem video, kur būtībā es lielu jautājumu zīmi lieku tā noslēgumā. Kā šo strīdu atrisināt? Jau gadu desmitus, tas nav tikko vakar radies jautājums. Jau gadu desmitus, padomājiet, divām Eiropas Savienības
dalībvalstīm, visā visumā draudzīgām, nav atrisināts jūras robežas jautājums. Ar to arī jānoslēdz ar lielu jautājumu. Varbūt kāds var ieteikt un komentāros uzrakstīt, kā atrisināt šo Latvijas-Lietuvas jūras robežas problēmu. Paldies, ka skatījāties! Visu labu!